Kā pāreja no ūdensvīra sezonas uz zivs sezonu ietekmēs finanšu aspektus? No 19. februāra, kad saule pāriet no racionālā, progresīvā ūdensvīra uz intuitīvo un sapņaino zivszīmi, finanšu enerģija mainās. No stratēģiskās un inovatīvi vadītās uz emocionālo un intuitīvo. Tas nozīmē, ka materiālie jautājumi var tikt uztverti mazāk loģiski un vairāk caur sajūtām, zemapziņu un pat instinktīvām izvēlēm. Ko nozīmē šī pāreja? Pirmkārtām, mazāk praktiskumu, vairāk intuīcijas. Ūdensvīra sezonā bija tendence meklēt jaunas iespējas, investēt tehnoloģijās, inovācijās un alternatīvās nozarēs. Zivju sezona ienes miglainību, kas var nozīmēt impulsīvas un emocionālas finanšu izvēles. Cilvēki var vairāk paļauties uz intuīciju, nevis uz analīzi. Tāpēc ir lielāks risks pieņemt neapdomīgus finansiālus lēmumus, jo emocijas var pārņemt loģiku. Mans padoms – nebaidies izmantot intuīciju, bet pārbaudi skaitļus pirms lieliem finanšu lēmumiem. Otrakārt, pieaug tendence tērēt sapņiem un baudām. Zivju sezona ir saistīta ar radošumu, izklaidi, garīgumu un mākslu, tāpēc cilvēki var vairāk tērēt lietām, kas nes emocionālu piepildījumu, kā piemēram mākslai, grāmatām, mūzikai, garīgām praksēm, ceļojumiem, labdarībai un pat ezotērikai. Iespējami impulsīvi pirkumi, īpaši luksusprecēs un izklaidēs, kas sola emocionālu pacēlumu. Lielāka vēlme ir pabeigt prom no realitātes, kas var novest pie nepraktiskiem tēriņiem vai neapdomīgiem aizdevumiem. Tāpēc mans padoms – pirms iztērē naudu sapņiem, pajautā sev, vai tas ilgtermiņā sniegs vērtību. Treškārt, palielināt ienākumi no radošuma un garīgām nozarēm. Radošās industrijas pārstāvi, kā mākslinieki, rakstnieki, mūziķi, dizaineri, var piedzīvot iedvesmas un peļņas pieaugumu. Labs laiks ir tiem, kas strādā garīgās nozarēs, tā skaitā astroloģijā, psiholoģijā, reiki vai coachingā, jo pieprasījums pēc iekšējā līdzsvara un izpratnes pieaug. Nauda var ienākt negaidīti, bet tikpat ātri arī izkust. Tāpēc ir svarīgi veikt apdomātus finanšu plānojumus. Mans padoms – ja tev ir radošs projekts, zivju sezonā to var padarīt īpaši veiksmīgu, ja spēsi saglabāt disciplīnu. Ceturtkārt, riska investīcijas un finanšu ilūzijas. Neusticies finanšu piedāvājumiem vai krāpnieciskām schēmām, kas var dot lielu peļņu pieaugumu, jo zivju sezona var radīt pārlieku ideālismu un ilūziju par ātru peļņu. Cilvēki justies var vilināti investēt pēc sajūtām, nevis uz reāliem faktiem balstītiem lēmumiem. Kripto, akciju tirgus, spekulācijas var būt svārstīgākas, jo emocionālas izvēles var būt spēcīgākas nekā loģiskās stratēģijas. Mans padoms – ja kaut kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, iespējams, ka tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība. Tāpēc pārbaudi faktus un izvairies no impulsīvām stratēģijām un investīcijām ieguldījumos. Un visbeidzot, pārmaiņas darba un ienākumu plūsmā. Zivju enerģija nes mazāk struktūras un vairāk plūduma, tāpēc darbā var būt vairāk nenoteiktības. Iespējami vājāka motivācija praktiskiem mērķiem, kas var ietekmēt produktivitāti un ienākumus. No otras puses, cilvēkiem var rasties iekšēja vēlme mainīt darbu vai strādāt pēc sirds aicinājuma. Tāpēc mans padoms – ja vēlies mainīt darbu, dari to apzināti, nevis bēgot no esošās situācijas. Un kā šī enerģija ietekmēs katru zodiaka zīmi finanšu jomā? Auns. Lielāks risks impulsīviem pirkumiem, izvairies no neapdomītām investīcijām. Vērses. Emocionāla pieķeršanās naudai var radīt stresu, laiks radošiem ienākumiem. Dvīņi. Ienākumi var būt svārstīgi, bet komunikācijas projekti var nest peļņu. Vēzis. Labi pelnīs, ja sekos savām izjūtām. Nav vairāk jāpievērš uzmanība tēriņiem. Lauva – spēcīga vēlme tērēt luksusu precēs. Nauda var nākt caur partnerattiecībām vai sadarbībām. Jaunava – praktiskums palīdzēs izvairīties no finanšu kļūdām. Svarīgi analizēt un nepaļauties ilūzijām. Svari – jāizvairās no finansiālas atkarības no citiem. Labs laiks radošiem projektiem. Skorpions – iespējami negaidīt ienākumu, tāpēc izvairies no riskantiem finanšu darījumiem. Strēlnieks – lielāka vēlme ceļot un izbaudīt dzīvi, jāizvairās no nevajadzīgiem tēriņiem. Mežāzis – pārdomā ilgtermiņa mērķus un izvairies no emocionālajiem finanšu lēmumiem. Ūdensvīrs
Jaunas idejas var nest peļņu, bet jāizvairās no nereālām finanšu cerībām. Zivs. Labi jutīs naudas enerģiju, bet jāizvairās no impulsīviem tēriņiem. Kopumā sakot, plusi zivs sezonai ir sekojoši. Lielāka intuīcija, kura var palīdzēt pareizās vietās investēt un pelnīt caur radošumu. Mīnusi. Emocionāli un impulsīvi tēriņi, lielāks risks neapdomāti ieguldīt un iesaistīties krāpniecībā. Tāpēc mans padoms zivs sezonai apvieno intuīciju ar praktiskumu, izmanto savas sajūtas, bet pirms lieliem finanšu lēmumiem pārbaudi faktus. Tas ir astroloģiskās ziņas, kā pārēj no ūdensvīra sezonas uz zivs sezonu ietekmēs finanšu aspektus. Spied like šim video, seko manam kanālam, uzzini vairāk astroloģiskas informācijas katru nedēļu, un, ja vēlies zināt konkrēti par savu zodieku vairāk, piesakies individuālajai konsultācijai. Uz tikšanos! Atā!